magnēts. Nomierinieties, viss notiksies. Katrs aizbrauks tur, kur vajag. Nu, kur tad braucam šodien? Pa muižām? Lubāna, Mārciena, Madona, Jaungulbene. Esam aplī Smiltenes. Dzeltenie Smiltenes karogi. Kurā veikalā mums jābrauc? Topā. Cik maigi pateic. Topā. Uzņemam ātrumu. Lejastopam garām, tur viņai nevajag. Grib svaigas bulciņas. Aizjām uz muižas teritoriju, tur viņu apskatīsimies. Kaut ko jau tur restaurē. Automobīlis piebraucis, kaut ko atveris laikam. Tāda nu ir tā Jaungulbenes muiža te, jā. Tur ir arī blakus muižai dīķis. Lūdzu. Dīķi jau kaut kādas puķītes. Bijusī proftehniskā Jaungulbenes skola. Mans draugs velosipēds. Nav braucams, bet simboliski stāv. Ēkas fasāde. Bija kaut kāds muzejs, ja es atceros. Vāģi arī tīri labi te. Iekāpam iekšā droskā. Vēsturiskais namiņš te ir. Bija vaļā, vairs nav. Arhitektūras piemineklis atrodas valsts aizsardzībā. Esam apstājušies Līgo ciemā. Profesionāls matemātikas skolotājs šūpojās bez manis. Līgo. Garais burtiņš arī ir uzlikts. Nu ko? Nu, fantastiski izskatās te. Tepat arī puķītes aug. Un ugunskura vieta. Nu, redziet. Bānīša zeme. Paldies Līgo pagastam un vietai, kur acīm redzot tiek svinēti Līgo svētki. Lubāna sēdnīca uz priekšu. Tagad brauksim uz ļoti senu ēstuvi no padomju laikiem, ko sauca krieviski Stolovaja, latviski ēdnīca. Visko. Reku baznīca. Gan jau atradīsim. Aiviekste. Braucam pāri Aiviekstei. Paldies, atbraucam. Lubānā, blakus Aiviekstei. Pati Aiviekste. Plosts ar motoru. Palasīt avīzi. Alu iedzert. Nu, brauksi tu arī?
Tur pāri otrā pusē ir estrāde. Mums ceļš ir uz Ernīcu. Kāpsim atpakaļ kalniņā. Vietējie tūdaļ visu izstāstīs. Sveiki, meitenes! Kur ir Ernīca, Lubānas? Kur jābrauc? Kas ir? Uz priekšu un pa kreisi jābrauc, jā? Jā. Tu esi bijis Ernīcā? Tur garšīgi? Jā. Tu, kur tā mašīna aizbrauc? Uz otru pusi tikai, jā? Uz to pusi. Jā, uz to pusi, uz to pusi. Jā. Bet tālu nav. Ernīca te pat ir. Kas šitā pa daļa? Līgava. Protams, ka skaisti. Paskaties, tam brilles uzlikīsi. Papīra grozam. Jā. Otra Līgava. Divas dārznieces. Lubānas kultūras nams. Tur pa labi, es redzu, ir hokeja laukums. Nu, ko tu vēl Gunta redzi šeit? Spēļu laukums, hokeja laukums, skola. Viss pa smuko. Labi. Iesim augšā. Braucam cauri Lubānai pirmo reizi, skatāmies, kas te ir. Un te esot ēdnīca laba, vai ne? Iet visu, vai? Tur... Šitā slavenā ēdnīca. Jā, jā, par Facebookā bielikts, ka esot garšīgi, jā? Un man kā... Ja neesi ēdnīcā bijis šitie, tad neesi Lubānā. Es kā padomi cilvēks, man ļoti gribētos. Tur tieši padomi. Visas iespējas, biļetes tur neprasa. Jā. A kā jums sajūta blakus kapiem? Nekāda. Nekāda, jau pieraduši? Neko sliktu nejūtam. Viņi mums nestrīdās. Sēņu festivāls. O, tas ir Smiltenē 27. septembrī. Tā, nu skaisti tajā Lubānā sveicināti. Jā, mākslinieks sveicināti. Jā, mākslinieks. Visām šitām lietām. Mēs uz ēdnīcu speciāli braucam. O, ēdnīca ir vispār unikums, jā. Es kā padomi cilvēks Jūs redzējāt uzreiz. varbūt to video? Jā, Ēdnīca. jā. Nu, kur jā. šitais ir zelus ielīts, tas, kas tur Edvīns, Edvīna. Jā, jā. Būtu vēl ceļus sataisījuši apkārt ar asfaltu. Mēs par to arī jau cepjamies jau gadiem, vēstules rakstam visu kaut ko. Nebūs tuvākās 10 gados. Es neticu. Nu, un tagad neejam uz to slaveno ēdnīcu. Garšīgi. Tā, ejam iekšā ēdnīcā. Nu, esam slavenajā ēdnīcā. Pasies, cik daudz kausu viņiem te ir. Jā, bet man mazāk ieliet. Jā. Pagam, un ceturtdienās bija pa brīvu, piekdienās jāmaksā, ja, par ēdumu. Nu, baigi labi. Jūs varat ieviest vienu brīvdienu, padomu ēdumais. Esam ļoti garšīgi paēduši. Klajotņa pērle. Pieejam vēl pie šī objekta. Interneta lasītava. Un kur tā nu bez baznīcas, draugi mīļie? Šī ir luterāņu baznīca. Un kas tas šeit? Nu, brīnišķīgi dabas skati. Tālāk mūsu ceļš vedīs uz Meirāniem. Un no Meirāniem uz Lazdonu, Lazdonas muižu. Bet ir doma arī uz Mārcienes muižu aizbraukt. Virziens uz Praulienu. Te arī redzam
pie bijušās Lazdonas skolas, tagad pašvaldības policijas. Likvidēja Lazdonas skolu. Un tagad ir pašvaldības policija tur. Mēs esam pie Lazdonas muižas. Pa kaut kādu logu jau es savu kameru iebāstu. Tik tālu man arī neaizies. Nu, traki tai muižai klājas. Ka balkons no augšas dēras, ka neuzkrīt tev uz galvas. Aizaudzis. Lazdonas kefīru ražo, Lazdonas pienu. Tie nāk ar atļaujām tikai, jā. Nu, tā izskatās. Vēlreiz skats uz Lazdonas muižu. Mārcienas muiža. Nu ko, esam Mārcienas muižā. Kā jums patīk? Te ir galdiņi, te var iedzert kafiju. Labi, ka lietas nelīst. Paskaties tur iekšā. Kur tu redzi? Kurā vietā? Atveiknīte izaugusi. Kāda zivs ir? Pie seniem darbarīkiem grābeklis kasāmais, priekšā iejūt zirgu, kartpēj raukamais. Ņau! Droška. Muižas telpām izejam ārā. Arī patīkama vieta. Jā, te ir ūdens iekšā. Tiksim augšā. Burbuļvannas. Nu, paldies! Kārtējā muiža. Šoreiz Jumurdas muiža. Meitenei jau augsti palicis. Ja, ka mēs varēsim atsēsties uz šī soliņa. Šis ir galvenais šīs dienas ceļojuma mērķis. Nu, ja? Patīk? Zem ozola kuplajiem zariem. Ir tas rozos? Jā, ir. Tas ir rozos. Paldies Dievam, nekļūdījos. Un pavarās mums nākamais skats Jumurdas muižas teritorijā. Viesībām, tas viss ir viesībām. Lūdzu, vien cuciņ. Iesim kunga mājā, apstīsimies kādā stāvoklī, šeit viss ir
Nu, pods ir. Kāpjam kalniņā. Vīstami staigāt aizliegts. Tajā pašā Jumurdas muižas teritorijā ejam uz nākamo objektu. Gar turnīti, rīķītis, mazs, sīks lietutiņš. Smidzina, bet tas tā tīri patīkami. Un te jau notiktu brīnum, ja turnīti nefotografētu. Ejam lūkšanas namā. Mans mīļais debesu tēvs. Kāpsim augšā. Jā. Skaita pakāpienus. Man arī patīk. Atbraukuši uz pēdējo muižu, kura saucās Vecpievalgas muiža. Kafejnīca pils, ražotne ap muzejs, biblioteka, pašvaldība, WC, māla darbnīca. Ui, kas te pa sveču kalniem. Brīvdevas fotogrāfija izstāde Piebaldzens. Šajā ceļojumā šī ir pēdējā muiža, ko mēs apmeklējam. Muižas priekšā strupaka vizuļo dažādās krāsās. Kāpam augšā pa trepēm. Elektroauto brauc. Latvijas pasts. Nu, ko tā šajā pusē mēs redzam? Atpūtas galdiņus. Piebalgas profesionāla fabrika. Priekšā redzam atkal tornīti, drusciņi ieplīsis. Upīte saucās Arisa. Tavas acis uzticīgas, dvēsele tur atspīd, tā it kā puķu lapas, stīgas dziļi skaidrā avotā. Matīs Skaudzīte. Ejam atpakaļ pie sava auto. Tur kaut kur kalniņā. Laikam pēdējā pieturas vieta Vecpiebalgā. Kultūra galvās, pilīs un sētās. 2025. Tomēr vēl viena pietura. Brežģa kalns. Brežģis Hill. Turpinām pārvietoties par šīm akmens kāpnēm. Un priekšā tornis, kurā mēs domājam uzkāpt. 4 stāvi tikai. 2 jau drīkst reizē kāpt, tur laikam 6 nedrīkstēja. 15 pat. Pikniku var taisīt. Kas mums tur kāpj? Vēl līdz augšai neesam pašai. Nu jau esam gandrīz augšā. Pēdējā stāvā. Un lūk, mēs redzam visu apkārt. Protams, man arī var redzēt šeit. Esam pacēlušies gandrīz līdz Egles galotnēm. Nu, kas var būt skaistāks par šo, kā teica Mārtiņš, rītiņš? Uz redzēšanos līdz nākamajai reizītei.